9. aprīlī Rīgas centra humanitārajā vidusskolā notika Latvijas kardiologu biedrības un pacientu biedrības par sirdi.lv organizētā pilotprojekta Sirds veselības mācību skolās atklāšanas pasākums. Pilotprojekta ietveros norisinājās vadošo Latvijas kardiologu lekcijas Rīgas vispār izglītojošo skolu bioloģijas un veselības mācību pedagogiem. Savukārt skolēni tika iesaistīti unikālā pētījumā par paaugstinātu asinsspiediena izplatību ģimenēs. Projekts noris, tas ir tāds, kā var teikt, turpinājums no pērn Sirds veselības gadā aizsāktā. Mēs turpinām šo diskusiju skolās, ģimenēs, sabiedrībā kopumā par sirds veselību, aicinot cilvēkus aizdomāties arī par to, kāpēc tad ir tāda situācija, ka mūsu valstī teju katram otriem pieaugušajiem ir tas paaugstinātais asinsspiediens. Un tam par iemeslu ir jau tās lietas zināšanas, pieredze, kas rodās jau skolas laikā, kas rodās bērnam augot ģimenē. Un projekta ietveros bez šīm lekcijām, ko es minēju, izglītojošām, būs arī tāds pētījums, kurā mēs aicināsim piedalīties skolēnus pašus, mērot sev asinsspiedienu un aicinot arī izmērīt savus ģimenes locekļus asinsspiedienu. Pēc tam šos datus mēs fiksēsim, apkoposim, un tad noteikti arī viņi būs pieejami plašākai sabiedrībai, tīri, lai arī izprastu, kāda tad ir tā situācija un arī, lai mudinātu šo dialogu. Saskaņā ar sirds veselības šķērsgriezuma epidemioloģiskā pētījuma datiem Latvijā gandrīz katram otrajam pieaugušajam iedzīvotājam ir paaugstināts asinsspiediens, kas neārstēts var novest pie smagām sirds slimībām, tostarp infarkta un insulta. Normāls asinsspiediens sievietēm un vīriešiem jebkurā vecumā ir 120 uz 80. Svarīga lieta, ko, teiksim, bieži vien ģimenes ārsti nesaka. Viņi izmēra savam pacientam asinsspiedienu, viņš pasaka, ka viņš ir normāls. Bet, ko nozīmē normāls, viņš nepasaka skaitļus. Un ja nākamā reizē viņš kādā citā vietā pamēra šo asinsspiedienu, tad viņš nevar pateikt, kas tad bija iepriekšējais, viņš nevar salīdzināt, vai viņš paaugstinās, vai viņš zemāks ir. 100% veselai sirdī patīk svaigi augļi un dārzeņi, šķidrums 2 litri dienā, daudz svaiga gaisa, vairāk kustību. Nepatīk kūkas, trakna gaļa, stress un cigaretes. Starp citu, smēķētājiem ir 10 reižu lielāks perifēro artēriju slimības attīstības risks, kas ir galvenais kāju amputācijas iemesls. Latvijā ik gadu tiek izdarīts apmēram 1500 kāju amputācijas. Mums kādreiz liekas, un tad daudzi tādu atbildi jūs vaicājat, kāpēc jūs smēķējat vai kāpēc jūs dariet to un tādu citu lietu. Viņi saka tā, tā ir mana darīšana, kā es gribu, tā es atpūšos, ko es gribu, to es daru, ja es gribu smēķēt, es smēķēšu. Un ar ideju tādu, ka ja mēs teiksim, ja kaut kas ar mani notiks, tad vispār man raudās aiznesīs uz kapiņiem un tāds un tā. Bet, lai cik tas šausmīgi skanētu, tas jau īsti tā nenotiek. Un bieži vien tās ķeizara nāves ir tās izredzēto nāves. Pētījumā, ko veikusi kardiologu biedrība par ēšanas paradumiem Latvijā, visiecienītākie ir cīsiņi, doktora desa, dažādi biezpiena sieriņi, kur daudz pievienoto vielu un īsta produkta maz. Tāpēc ieteikums taukus aizstāt ar augstvērtīgu olīveļu, desu un žāvējumu vietā, mājās gatavota gaļa no tirgus, zivis un, protams, daudz dārzeņu un svaigu augļu.